kurš ir 2 metrus augsts, ar asiem zobiem, garām žagara rokām un cirvi galvā. Cirvis tam bija palicis kopš tās reizes, un kāds viņu gribēja novākt. Sūdīt tam nepaveicās. Sniegvīgs turpināja dzīvot ar cirvi galvā. Viņš parasti mēdz atrasties tumšās pusnaktas stundās. Katrs, kurš to bija redzējis, nekad vairs nebija atgriezies. Taču aiziet viņa Vigdikam un vārnītēm pūciņai par Sniegvīgas laskalu bija vienalga. Abi kopā, roku rokā, vēlā naktas sūtā pastaigājās pa mežu, kad sadzirdēja kādu latnamies par krūvēm.